Sveiki, sveiki! Mēs ieradāmies Honghievu pilsētā. 3 stundas bija jābrauc ar autobusu. Paskaties, te tā kā tā izmē izskatās. Tā šodien mums paredzēts hikings. Hello! Šeit bērni izskatījās ļoti viesmīlīgi, sagaidīja mūs ar atpestām rokām. Mazie bērni priecīgi redzēt turistus. Šeit tiešām tāda maza paradīze. Kalni mākoņos. Cerams, ka mēs uzsim augšām, būs foršs laiks. Mākoņi būs zem mums, tā kā būs baigais mauciens augšām. Nu, protams, atkal ceļu rādīja kaut kādu pa labi. Viņa tur nebija. Izskaties, kaut kas ir pārcelts pāri tam ceļam. Atradām kaut kādu taisno. Kamēr nelīdz lietas āja pa tejieni. O, esam uz ceļu jau. Tūlīt būsim pie viesnīcas. Tāvāt, nu šitāds skats ir mūsu istabā pie numuriņa. Fantastisks vienkārši. Ko mēs gatavi doties uz kalniem, jā, tur mēs jāpēd, esam baigi izsalkuši. Par šo numuriņu mēs samaksājām 20 eiro ar visām brokastīm. Tiešām lēti un skaisti. Pēdīsim pēc pirms kalnā trakā, kas tev tur ir uz upiņa? Nūdeļu. Ir kaut kāds salikums, bet baigi garšīgais ir nenormāli garšīgs. Cena reāli ir nepilnie 2 eiro. Pirms kalnā jāiet veikalā. Apskatās ūdens augsts, jāieķergojas sneki. Ūdens augsts, bet es liekas, ka neko neredzu. Uzādāt nevajag. Kur sneki? Šeit veikli ir reāli pārbēlts ar visādiem sūdiem, bet, lai kaut ko nopirktu, tas vispār nav iespējams. Vismaz ūdens ir, bet viņš ir silts. Kāds te foršs ciemetiņš tāds? Pēc seriāla kaut kāda, nezinu, filmā varētu būt šāds redzēts kaut kur. Ar problēmas viņam adiem tāpat kā tā izemē. Laikam elektriķis radinieks visiem pārējiem, kas tur ir. Nezinu, mēs vismaz mazāko kalnu uz kaut kādu apmēram stundu jākāp. Tur augšā laikam ir ap 2 stundām uz augšai. Šobrīd tas tiešām nav pa spēkam, jo esam jau noguruši daudz. Uzrosim uz kaut kādu pirmo un tad jau rīt no rīta kāpsim citā. Skatīsimies, vai būs spēks vai nebūs. Šī vieta, paskarieties, vienkārši. No otrē pusē tas pats. Kolosāla vieta vienkārši. Foršs restorāns, varat vakariņās atnākt ar skatu lupīti. Baigi forši. Labākais, kas viņam ir, ka viņam nav standarta, piemēram, tu ieej kaut kur restorānā uz parastās vietas, nu kaut kur pa ceļam vienkārši, vai vienkārši tik uz skatu, ēdienam cena vispār nemainās. Āliņš maksā tieši tikpat, ūdens maksā tieši tikpat. Varbūt tur, es nezinu, pieliek tādu summu, ko tu nejūti 20 centimi klāt varbūt. Tad iedomājies, kas notiek Eiropā par šo skatu, cik tas maksātu. Pa skatu vien jau vairāk ēdienas maksā. Tas te gan ir forši, viņi vēl laikam tik tālu notikuši, kad nesaprot, ka var nokāst naudu reāli pa skatu. Kā negribas kāpt augšā tādā karstumā, bet nu jākāp. Esam pie pašas iet. Jāskatās, cik biļeti maksās, gan jau kaut kas jāmaksā būs. Tā mums bija rakstīts. Ejam tik. Tā kā šeit ir ļoti bīstami, te ir no 1970. gadā līdz 1973. gadam Amerika bombardējas viņus. Un šitā vieta ir vistrakākā, vai kur rakstīts arī vistrakākā apbombardētā ērija, šitā ir tas Laosā. Tā kā ja gadu te iet 100 cilvēki bojā uzsprākstot, iedomājieties, vai kurš pat tā ir pati mīna īstenībā. Ieeja maksāja 20 000 katram, tas ir 1 eiro no personas. Ļoti maz. Vai kur mūsu gala mērķis. Tur maz tāds stūrītis. Ejam varbūt kādu 10 minūtes. Šitajā žārā ir muguras lapa.
Nu, uzkāps. Nekad vēl tā nav bijis, ka nav uzkāpām. Sviedri tek visām malām. Te pa vidu tāda vietņa, kur atpūsties var. Šūpolītes. Krēsliņi. Pat nevar apstāties, savādāk būs vēl trakāk. Ir jāiet. Es pat nezinu, vai mēs esam pusē vai kur, bet bēsis ir pamatīgi paskatīties, kā es svīstu. Ikis jau tās pats. Tik stāvs kalns un tāds dubļains nav ne trepju nekā. Un plus 30 grādi ārā. Plus 30 grādi ārā. Vairāk man. Ak, Dievs. Es ceru, ka drīz galā, bet es jau tā aiz džungli, tā kā tas nebūs tik drīz. Nē, pats, ko mēs pamanījām. Jūs esat pusē. Un es jau domāju, ka mēs esam Bļāviens. Mēs tieši vajam pareizo taku. Nevar būt, ka rakstīt, ka pusstundu jākāp, mēs jau kāpam. Mēs 40 minūtes kāpam, mēs esam pusē. Man liekas, ka esam garāko paņēmuši. Hai. Halo. Vienkārši nevar izturēt. Tikko teicu, ka vēl 20 minūtes. Ej, te nost. Apakaļ bija zīme 200 metri. Esam nogājuši tādu gabalu jau. Un vēl kalnā jāroja augšā. Kādi 200 metri? Cilvēki nezinu, kas ir 200 metri. Tas bija kādi 2-3 kilometri. Es vairs nevaru uz kājas nevelk. Un lūk, esam pašā augšā. Vienkārši. Jā. 370 skats. Uz visām pusēm tieši. Ejam pasāžam mēnā, drusku padzirzamies ūdeni. Aizījām 2 podolos, mums tikai pusi podola palikusies. Nometa savu veco maiku, viņa reāli griežama. Možu izžūs uz vakaram, pilnīgi slapā varētu ūdeni izspiesti. Bet to vērts pastieties vienkārši kaut kas vienkārši neaprakstāms. Mēs īstenībā sajaucām, likam takas tās bija augstāk. Pirmīt smējāmies, ka tas ir tas augstākais citā kalnā. Nu, ka tur gan būtu augstī. Mēs īstenībā esam augstāk uzkāpuši. Mēs kur tas tilts tālīs. Var redzēt, jā. Tur mēs taču gājām vispār. Tejieni augšā. Tā mēs te pirmie bijām gandrīz foršu vietiņā. Iekārtosimies un gaidīsim saulrietu. Un pa tumsu iesim lejā, pa to visu šķidro un visu pretīgo. Bet tas, man liekas, to vērts, nē? Viku varas baterijas līdz lukturīšu un brauksim lejā. Ko gaidām saulrietu? Sanākuši ir visi. Visi, kas var sanākt. Drīz jau būs kādas 20 minūtes un būs sustālāju kameru jau. Lejā. Un es domāju, ka jāuzliek arī šitā kamera, tā kā ņemšu nosti. Iesim papučēties tur ar karogu tālumā, kamēr vēl ir vietiņa. Un tad jau tiekamies, ka iesim lejā, būs baigi tumšs un nezinu, pamēģināšu kaut ko nofilmēt. Norietēja saule, iestājās pilnīga tumsa. Viss, kas mums atradās somā, bija lēti lukturīši un gaisma no telefona. Pilnē laimē klīstot pa džungļiem, pāris, kas mums gāja pa priekšu, bija redzējuši milzīgu pitonu, kas paslidēja pāri taciņai. No tā brīža slaika likās kāds uzlūdnēs no krūmiem. Nākamās dienas rīts un spriežot pēc laika, mēs nekur nedavāmies. Nu, pačai kaut ko? Es gribu parādīt, kur tur mums noteikti šorīt būtu kāpuši. Redzi, debes ir augstā. Jā, tad zemo ir apriekš saulrieta. Tad labi, ka šorīt nekāpām augšā, mēs būtu mākoņos un neko nebūtu redzējuši. Cik labi, paši kājas, tas būtu normāli. Mierinājums bišķi, bet man nesāp kājas, dibens bišķi. Man nedaudz traki, bet... Kājas vispār.
kalnā jau var uzlīst, bet mums laika īstenībā vairs nav. Dosimies apakaļ uz savu pilsētiņu un čilosim tur. Tad beidzot pie baseina. Māks vienu dienu esam bijuši pie baseina. Vienkārši atpūsties. Pēc kādu kokteilīti, aliņu. Kādu dienu vienkārši kaut kur dodamies. Vai gar atpūsties, vai ne? Ja arī tev patīk video no mūsu Lielā Āzijas ceļojuma, droši piesako mūsu kanālam, kas to aizņems tikai 1 sekundi. Nākamā sērijā būs pēdējā no Laosas, priekšā mums vēl Indonēzija, Malēzija, Singapūra, Filipīnas un noslēgumā Dubajā. Tā kā uzspied laiku, piesako un tiekamies no nākamajā sērijā. Jā, mocītī. Numur 7. O. Čau, čau. Run, 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 run. Oj, atsargāt spoguļi. O. Tagad tik krietni labāk. Tas būs vienkārši grandios skats, ka viss būs pilnīgi zaļš. Ar kādu vērķiņu tad Rebine pastieties. Es kaut ko tādu redzējuši. Sanāca bišķi ilgāk, mums apturēja policija, par to pastāstīšu vēlāk. Mēs esam īstā laikā atbraukuši. Stāvloklis mums bija pilnīgi tukšs, tā kā turisti vēl nemaz nav ieradušies. Tie būs uz kādu pusdienu laiku, bija vēlāk varbūt. Nenormāli skaisti, tu kā nenormāli.